Labdien visiem! Šodien esam šeit Jēkabpils novada Zīlānos, kur sastādījām Laimes koku parku, kas ir 8. Latvijā. Esam nonākuši līdz tam, ka nevis tikai kopjam savu teritoriju, bet arī attīstam un kaut ko iestādam. Un šobrīd mums jaunieši un mēs esam sastādījuši diezgan lielu parku, un nākotnē tas tiek rušināts, uzkopts, un es domāju, augs un priecēs visus, gan ciemiņus, gan pašus vietējos. Nākošais mazliet par aktualitātēm, ko esam darījuši šajā laikā. Tātad visu šo laiku, katru nedēļu praktiski vienu reizi tiekamies ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem vai arī ar finanšu ministru, un arī nākošu nedēļu šāda saruna Latvijas pašvaldības savienības ietvaros ir paredzēta, lai diskutētu par nākošā gada un nākošo gadu budžetiem. Šo tikšanos rezultātā mēs mēģinam nonākt pie kopsaucēja, kur gan valsts pārvalde, gan pašvaldības, gan uzņēmēja darbība būtu vienotā redzējumā, lai nākotnē varētu izpildīt sev uzliktos pienākumus, lai nekavētu uzņēmēja darbību, lai pašvaldība varētu pildīt savus pienākumus un lai valsts institūcijas tiktu galā ar saviem pienākumiem. Ceturtdien iekšlietu ministrija rīkoja konferenci par civilās aizsardzības šo aktualizēšanu. Jāsaka, ka pēc esošās situācijas, izvērtējot visus apstākļus, pašvaldības ir pietiekoši gatavas dažādām civilām situācijām lokālām, un ir daudz, kur vēl jāpiestrādā, ja tas ir kāds cits apdraudējums. Bet to šobrīd izspēlējot dažādus scenārijus, ejam uz priekšu un skatāmies, kā nākotnē varētu attīstīties šī civilā apgāde, civilais risinājums un civilā aizsardzība. Tāpatās kopā ar kolēģiem bija iespēja un vajadzība atrasties konferencē Rostokā, kur projekta ietvaros iepazināmies ar šīs valsts un šīs apgabala darbībām tieši civilajā aizsardzības jomā un iedzīvotāju apziņošanas jomā. Tika izrunātas dažādas nianses gan par patvērtnēm, gan par apziņošanu, gan par aprīkojumu, kāds ir kuram pieejamībā. Ir lietas, par kurām atkal un atkal mums ir jārunā un jādomā, kā mēs to atrisinām, jo daudzas lietas uz papīra strādā vienkārši ļoti fantastiski, bet dabā tiklīdz mēs pieskaramies kādiem izaicinājumiem, tā viņi sāk klibot. Tā kā tas arī tāda laba pieredze, un es ceru, ka arī no šīs pieredzes mēs spēsim izvilkt to pareizāko un labāko atzinumu un ieviest arī pie mums. Otrdien notika Zemgales plānošanas reģiona domes sēde. Ieradās visu Zemgales plānošanas reģiona ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Un šajā sēdē piedalījās arī Latvijas bērnu atbalsta fonds, kas aktualizēja dažādus jautājumus, kas saistīti ar bērniem, kuriem ir dažādi, varbūt uzvedības traucējumi, varbūt vēl kādas nianses, un viņi tiek dažreiz izslēgti no šī skolu tīkla. Un lai tas tā nenotiktu, ir dažādi risinājumi, pie kuriem būtu jāpiestrādā, lai visi bērni būtu apmācības procesā iekļauti un nejustu kaut kādu atsevišķinātību. Tāpat tika apspriesti vēl dažādi jautājumi gan par Zemgales plānošanas reģiona budžetu, jo tiek saņemti dažādi maksājumi no projektiem, viņi ir jāiekļauj budžetā. Apspriedām jautājumus arī par ļoti aktuālu tēmu, kurai gan, jāsaka, oktobra sākumā būs speciāla tikšanās ar satiksmes ministriju par autobusu transporta tīkla sašaurinājumu Latvijā, kas arī tuvākajā laikā izskatās būs diezgan nopietnas jautājums. Novadā jaunie deputāti, tie, kuri vēlas iepazīties ar novadu, turpina to darīt. Tika apmeklēta Aknīste, Gārsene, Asare. Deputāti iepazīstas ar mūsu pašvaldības iestādēm, ar skolām, ar bibliotekām, ar sociālajiem centriem, ar pagasta pārvaldēm un tam līdzīgi. Ja? Tā kā daudziem tā ir varbūt pirmā iepazīšanās ar novada teritoriju. Esam atrisinājuši Variešu skolas jautājumu.
Viņš ir šobrīd aktuāls ar to, ka ir jāturpina diskusijas ar iedzīvotājiem par to, kā varētu notikt nākošā gada piepildījumi un mācības šajā skolā, vai notiek vai nē, bet tas ir saistīts kopā ar šo skolu ekosistēmu, kas tiek veidota un šobrīd tiek piedāvāta jau deputātiem izskatīšanai. Tāpat jūs noteikti esat dzirdējuši mēdījos par to, ka Būvniecības valsts kontroles birojas ir daļēji apturējis 2. vidusskolas korpusa izmantošanu. Šobrīd varu pateikt to, ka būvnieks šajā korpusā darbojas, strādā, lai novērstu šos radušos bojājumus. Skola kopā ar pašvaldību risina jautājumu par skolēnu mācībām klātienē, jo šobrīd visu nedēļu skolēnim dažas klašu grupas mācījās attālināti. Varu pateikt to, ka visdrīzāk no otrdienas skolēni mācīsies visi klātienē. Mēs esam atraduši risinājumu, kā to nodrošināt. Šobrīd tas ir tikai tehnikas jautājums, ka mēs sakārtojam klašu grupas, lai varētu pārvest uz šo jaunām telpām. Tas, kas ir visu laiku aktuāli un pat cik nāk rudens, tad diezgan pastiprināti tiek veikta projektu uzraudzība, jo rudens ir tas posms, kad projektiem ir jānoslēdzas, un arī šobrīd notiek šāds process, kur katra projektu vadītājs atskaitās. Mēs apsekojam visas mazās projektu ieliņas, kurām ir jābūt asfaltā vai dubultajā virsmā, jo tas ir beidzamais laiks, kad šo lietu var darīt. Un, protams, ar nepacietību un uzmanību sekojam līdzi, lai dambis tiktu pabeigts tajā paredzētajā laikā. Katru dienu izstaigājot šo objektu, redzam, ka būvnieks tuvojas noslēgumam. Daudzas lietas varbūt kaut kur mazliet bremzējas, bet kopumā viss lielais objekts iet uz noslēgumu. Jā, nākošu nedēļu ir domes sēde. Pirms domes sēdes būs arī finanšu komiteja. Ir ienākušies vēl daži jautājumi. Jāsaka, ka domes sēdē arī būs svarīgi jautājumi, tātad budžeta grozījumi un tam līdzīgi. Deputāti noteikti, ka ir iepazinušies jau ar tiem jautājumiem par budžeta grozījumiem, kuri vēlējās iepazīties. Mums domes sēdes ir tāds mazliet atskaites punkts, kurā mēs mēneša laikā sagatavoto, tad pieņemam, apstiprinam un ejam atkal tālāk. Tie ir tādi mūsu tā kā mazie eksāmeni katru mēnesi, ko mēs pildam. Ja? Un, tā, diemžēl, ir tas cikls tā iet. Mums mēnesis noslēdz ar domes sēdi, un tad sākas uzreiz nākošais. Ja? Tāpēc strādājam visi ļoti daudz šomēnes man ir sanācis, un arī nākošu mēnesi izskatās sanāk būt tieši dažādos izbraukumos, dažādās konferencēs, dažādos pasākumos, kas ir būtiski, lai mēs arī viņos piedalītos. Nākošu mēnesi mēs esam iekļauti Zemgales plānošanas reģiona grupas sastāvā uz Somiju tieši par civilo aizsardzību. Arī tur mēs dosimies 3 kolēģu sastāvā, lai izvērtētu arī Somijas pieredzi un mazliet varbūt tās arī dalītos ar savu. Tāpēc esam diezgan dinamiskā tādā darba režīmā un rudens jau tāds ir. Un izrādās plosās Covids un kas tik te nē, bet tāpēc lūdzu saudzējam savu veselību, dzeram tējas, vitamīnus, elpojam svaigu gaisu, esam mundri, moži, vingrojam un noteikti neslimojam. Lai jums visiem veselība un ražīgs darba cēliens!